partijas prezentējušas savus premjera amata kandidātus. Ko sola paveikt apvienības Visu Latvijai, Tēvzemei un brīvībai LNNK premjera amata kandidāts Gaidis Bērziņš. Viņš šorīt mūsu studijā. Labrīt. 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 Kuras ir tās galvenās lietas, kuras jūs kā premjera kandidāts piedāvājat? Nacionālā apvienība šobrīd nāk ar piedāvājumu, kas sevī ietver tādus 4 pamatprincipus, proti latviskums, labklājība, drošība un arī taisnīgums. Pēc šiem pamatprincipiem mēs vadīsimies visur, kur tas vien ir iespējams, un arī raugoties uz mūsu iespējamiem sadarbības partneriem, mēs raudzīsimies tieši, kā šos principus vērtē šie iespējamie sadarbības partneri. Konkrētāk? Ja mēs raugamies no latviskuma principa, tad mūsu programma ir visai plaša, un kā viena no prioritātēm ir noteikti izglītības joma. Saņemot 120 000 aptuveni vēlētāju mandātu, tālāk risināt jautājumu attiecībā uz izglītības valsts valodā noteikšanu. Tātad ar šo iniciatīvu, ko mēs nācām ar grozījumiem Satversmē, šobrīd mēs strādājam pie grozījumiem izglītības likumā, un šos grozījumus apsveram ar ekspertiem, un tas būs neapšābām viens no mūsu pirmajiem darbiem, kurus mēs virzīsim nākamajā Saeimā. Bet tomēr referendums neizdevās. Es tā negribētu teikt. Es uzskatu, ka 120 000 vēlētāju, iedzīvotāju, pilsoņu atbalsts, tas ir milzīgs atbalsts šai te idejai, un es domāju, ka ir vēl tikpat daudz, ja ne vairāk cilvēki, kas uzskata tieši tāpat kā Nacionālā apvienība. Kas attiecās uz ekonomisko bloku, tad šeit mēs gribētu piedāvāt un akcentēt tādus 2 būtiskus pamatprincipus. Tā ir stabilitāte un prognozējamība. Proti, vispirmām kārtām neapšaubām mūsu saistības, ko Latvija ir uzņēmusies tieši pret Valūtas fondu un Pasaules banku, tātad mēs redzam, ka šīs saistības ir jāpilda. Kas attiecās uz nodokļu politiku, tad šai nodokļu politikai ir jābūt saprotamai, prognozējumai, nemainīgai. Tātad pamatā mēs redzam to, ka nodokļi ir nemainīgi. Pakāpeniski mēs redzam to, ka iedzīvotāju ienākumu nodoklis būtu samazināms, respektīvi izmaksas, kas attiecās uz darba spēku, būtu samazināms un pārliekams uz patēriņu. Pamatā faktiski uz ekskluzīvo patēriņu sākotnēji. Vēl viens būtisks jautājums, protams, ir saistībā ar šī brīža inflāciju, par kuru cerams, kā apgalvo Finanšu ministrija, šī inflācijas rādītāja liecina par to, ka šī inflācija varētu mazināties. Tomēr būtisks ir jautājums par neapliekamā minimuma celšanu. Tātad tas būtu savā ziņā droši vien kompensējušais mehānisms. Protams, var rasties arī jautājums par nākamā gada budžetu, kas ir ļoti būtisks. Nemainot nodokļus un nemainot aizdevuma atmaksas grafiku, kā būtībā jau nākamgad būs jāsāk atmaksāt? Es domāju, ka Latvijas ārējie kredīta reitingi šobrīd ir pietiekami pozitīvi, un ja mēs ieturam šo stabilitāti un prognozējamību, es domāju, ka šie reitingi uzlabosies. Līdz ar to mums ir jāmeklē iespējas, kā pārfinansēties starptautiskos tirgos attiecībā uz šiem te aizdevumiem. Kas attiecās uz nākamā gada budžetu, mēs raugamies uz šo jautājumu varbūt tās tādā ilgtermiņā, proti mūsu viedoklis ir, ka Latvijai ir nepieciešams vidēja termiņa budžets. Man personīgi bija iespēja piedalīties Finanšu ministrijas darba grupā, kas risināja un diskutēja šo jautājumu tieši kontekstā ar iespējamiem grozījumiem Satversmē. Ir skaidrs tas, ka šis princips ir jānostiprina normatīvajos aktos. Tas ir pieņemt budžetu uzreiz 5 gadiem? Runa šobrīd ir aptuveni par 3 gadiem, plus mīnus. Protams, tas ir diskutējams jautājums. Manuprāt, un Nacionālās apvienības prāt nav pareizi, kad mēs strādājam ar 1 gada budžetu, faktiski neplānojot tālāko budžeta ciklu pēc būtības, kas ir mums prāt ļoti būtiski. Šā brīža ekonomiskajā situācijā visā pasaulē ir iespējams kaut ko plānot pats kā gadu? Var jums piekrist, protams, ka viens no būtiskākajiem jautājumiem šobrīd ir raudzīties, kas notiek arī pasaulē. Pasaules tirgos mēs redzam, kādas atrisinājumi iespējami ir. Ja? Bet tieši tāpēc mums ir jābūt stabilai un prognozējumai nodokļu sistēmai. Mums ir jāvirzās uz bezdeficīta budžetu, pakāpeniski jāvirzās, lai pie tā nonāktu. Un es pat teiktu, mums ir jāuzstāda mērķis, lai mēs nonāktu pie budžeta ar nelielu pārpalikumu, kur faktiski tas būtu pirmais solis, lai mēs veidotu, zinām, stabilizācijas rezervi. Un ar šādu nodokļu sistēmu, kā iespējams sociālo budžetu padarīt
dzīvotspējīgi? Es domāju, ka sociālais budžets tas ir atsevišķs jautājums, un, manuprāt, kas Latvijai šobrīd iztrūkst, ir tāda ilgtermiņa plāna, jeb redzējuma par šī sociālā budžeta ilgtspēju. Un mēs šobrīd arī diskutējam ar sociālās jomas ekspertiem par to, kādi varētu būt šie piedāvājumi. Protams, tas nav vienkārši jautājums. Mēs redzam, vismaz pēc publiski pieejamās informācijas, ka sociālais budžets ir nepārtraukti ar mīnus zīmi, izņemot laikam bija 2 mēneši šajā te gadā faktiski, ja, kas liecina, ka problēma, protams, pastāv. Ja. Un šeit risinājumi ir jāmeklē, bet mēs šobrīd neredzam nepieciešamību veikt kādu kardinālu pensiju sistēmas reformu. Tad šobrīd sociālais budžets var turpināt iet ar mīnus? Nē, bet ir jāmeklē risinājumi, lai tas nenotiktu. Un, kā jau es teicu, mēs šobrīd diskutējam ar ekspertiem un lai nonāktu tātad pie šī pareizā viedokļa. Kādi tad būtu šie risinājumi? Es domāju, ka ir dažādi risinājumi, protams, pārskatīt šīs pensiju sistēmas pēc būtības. Tātad ir dažādi varbūt slogi, kas šobrīd gulstās uz sociālo budžetu, kuri būtu pārskatāmi, iespējams arī... Ko jūs domājat ar pārskatāmi? Kaut ko mainīt, būtiski samazināt kaut ko? Es domāju, ka mainīt, samazināt, tas ir vērtēšanas jautājums. Piemēram, tātad bezdarbnieku pabalsta jautājums, kas ir vienmēr bijis aktuāls, proti tieši tādā griezumā, cik ilgām laika periodam tātad bezdarbniekam ir jāsaņem šis te pabalsts. Es domāju, ka šobrīd ekonomiskajai situācijai atveseļojoties mums ir jāmēģina darīt tā, lai cilvēki pēc iespējas tātad atgriežās darba apritē. Bet ir šīs darba vietas, kurās viņiem atgriezties, jo ja viņi nesaņems arī bezdarbnieku pabalsts, viņi kļūs, es teikšu, pat diezgan sociāli bīstami. Ziniet, šeit ir dažādas pieejas šim jautājumam. Pirmkārt, mēs zinām to, ka tas ir tāds savienoto trauku princips pēc būtības. Darba vieta, sociālais budžets, budžets kopumā. Ja? Mēs redzam šobrīd, ka ekonomika pakāpeniski atveseļojas. Eksporta rādītāji uzlabojās, IKP faktiski uzlabojās. Darba vietu skaits ir pieaudzis, to liecina fakti attiecībā uz rādījumiem par bezdarba samazināšanos. Un principā objektīvi vērtējot, protams, kad ir varbūt tās specializācijas, kur cilvēki nevar atrast savu pielietojamību, un te ir jautājums par to, kā mēs esam izlietojuši, kā valsts kopumā ir izlietojusi tos līdzekļus, lai pārkvalificētu šos bezdarbniekus. Saīsinot bezdarbnieku pabalstu saņemšanas laiku, vienīgais, kas tiek iegūts, ja cilvēks darbu neatrod, viņš, pāriet uz pašvaldību pleciem, viņam maksā garantēto minimālo ienākumu. Jā, bet tāpat laikā mēs zinām, ka šobrīd tiek meklēti arī daudz pietiekami darbinieki, tātad, un cilvēki tomēr izmanto šo iespēju saņemt bezdarbnieku pabalstu, un tas nav nekāds noslēpums. Tātad jūsu risinājums būtu, ka šo bezdarbnieku pabalstu uz kādu laiku šim cilvēkam maksāt, un pēc tam... Es domāju, pārskatīt šos termiņus, tas noteikti ir viens no jautājumiem, jā. Un kā jūs vērtējat citu partiju ekonomiskās programmas, kas piedāvāts? Jūs runājat arī par ideoloģiju, runājat par to, kādiem jautājumiem jūs sadarbotos politiski un arī ekonomiski. Daudz arī piedāvājumi ir no pašas Zatlera reformu partijas, piemēram, kaut vai arī par šo samazināto PVN likmu atcelšanu. Vai jums šāda ideoloģija būtu pieņemama? Es ļoti rūpīgi esmu iepazinies ar Zatlera reformas partijas programmu. Jāsaka, jau pašā šajā politiskajā partijas nosaukumā ir ietverts vārds reformas, kas varbūt arī nav slikti. Un, piemēram, tāda reforma, kas tiek sludināta kā godīguma reforma, kas ir arī Nacionālās apvienības prioritāte. Tomēr, manuprāt, ir vairāk jautājumi, kas faktiski liecina par to, ka, vismaz šobrīd liecina par to, ka šīs reformas varētu būt tikai reforma pēc. Piemēram, viens jautājums, kas man liek aizdomāties, kāds būtu mērķis šobrīd nodot nekustamā īpašuma nodokļu administrēšanu valsts ieņēmumu dienestam? Vai tas dos kādu fiskālu efektu valstī kopumā? Jo veikt reformu tikai reformas pēc, es neredzu īpašu nepieciešamību šajā te ekonomiskajā, visai trauslajā situācijā Latvijā. Bet jūs spētu sadarboties ar partiju, kurš šobrīd piedāvā tādu ekonomisko programmu? Šeit es atkal gribētu atgriezties pie manas minētajiem principiem. Šiem 4 principiem, mēs šo sadarbību raugamies tieši caur šo principu īstenošanu. Tātad, ja mums ar Zatlera reformu partiju būs vienādas domas par šiem principiem pamatlietās, es domāju, ka mēs sadarbības kodolu varam atrast. Savukārt, ja mums atšķirsies, protams, tad šī sadarbība Sprūdžkungs, viņa premjeramata kandidāts vakar šeit studijā teica, ka ar etniskiem latviešiem vienu mēs ekonomiku neuzcelsim. Ziniet, es esmu nedaudz pārsteigts varbūt par Sprūdžkunga izteikumiem attiecībā uz jautājumu par
integrāciju, tās lomu un faktiski šī jautājuma varbūt tās atlikšana malā uz kādu periodu. Viņš aicināja lietot vārdu saliedētība, jo integrācija cilvēka kā tāda 20 gados programma nav sasniegusi vēlamos rezultātus. Nu, tas ir varbūt cits jautājums. Es tomēr negribētu šos divus vārdus likt kopā. Vai ir vērts pirms ekonomiska problēma risināšanas šādi sadalīt sabiedrību? Es tomēr gribētu atgriezties pie pašiem sadarbības principiem šobrīd. Ja runājam par Zatlera reformas partiju, tad pirms prezidenta vēlēšanām mēs tikāmies ar Zatlera kungu, mūsu frakcija. Mums bija ļoti daudz jautājumu, uz kuriem mēs tiešām saņēmām arī visas atbildes. Jāatzīst, ka daļa atbildi mūs varbūt neapmierināja, mums bija dažādi viedokļi par dažādiem jautājumiem. Tomēr tā mūsu tikšanās faktiski rezultējās ar to, ka tie sadarbības punkti ir meklējami jau tajā brīdī, un mēs paudām atbalstu Zatlera kungam kā prezidentam tajā laikā. Un attiecībā par vienotības ekonomisko programmu viņi kā galvenos karogus sev ir izvirzījuši pienācīgas vecumdienas visiem Latvijas iedzīvotājiem, katram bērnam bērndārs jau no pusotra gada vecuma. Vai tas ir reāli, vai jūs vērtējat, ka šie pasākumi varētu tik tiešām reāli ieviest, vai tas ir tāds priekšvēlēšana solījums? Nu, par vienotības solījumiem, es domāju, atšķirībā no Nacionālās apvienības, kur es gribētu vērst uzmanību, ka Nacionālā apvienība ir prognozējums politisks spēks, proti, ko tas nozīmē. Mēs šobrīd visus tos solījumus, ko mēs esam solījuši vēlētājiem pirms iepriekšējām vēlēšanām, mēs esam mēģinājuši īstenot. Jautājums, cik tālu mums tas ir izdevies ar mūsu 7 deputātu balsīm, tas ir droši vien cits. Mēs zinām, vienotības sakarā bija varbūt tāds senāks notikums attiecībā par pensijām. Ja? Tātad šeit vēlētājiem ir jāizvērtē šie solījumi un šo solījumu pamatotību. Es ļoti ceru, ka Dombrovska kungam un Vilka kungam ir šī informācija tādā apjomā, lai, teiksim, šāds priekšlikums izteiktu. Mums frakcijā bija tikšanās ar Finanšu ministrijas pārstāvjiem. Jāsaka, es negūvu pārliecību par to, ka Finanšu ministrijai ir labi risinājumi nākamā gada budžeta pieņemšanai. Vai jūs būtu ar mieru saskaņas centra piedāvājumam noteikti kādu laiku moratoriju nacionālajiem jautājumiem un, kā teikt, vispirms pabarot cilvēkus un pēc tam spriest par to, ir bijusi okupācija vai nav? Mēs tomēr redzam šo sadarbību ar jebkuru politisko spēku caur šiem te principiem. Tātad latviskums, taisnīgums, labklājība un drošība. Tad ar šādu uzstādījumu, ar saskaņas centru jūs varētu strādāt? Ar šādu uzstādījumu es neredzu iespēju šobrīd strādāt ar tādu uzstādījumu, kāds ir saskaņas centram šobrīd. Vēl viens no jūsu jautājumiem arī priekšvēlēšanu programmā ir par demogrāfijas veicināšanu. Jūs pats esat darbojies demogrāfijas apakškomisijā, kuru arī izveidoja Andris Čele. Cik daudz šie jautājumi līdz šim ir risināti un ko jūs uzskatāt kā galveno, ko vajadzētu izdarīt, bet tiešām reāli? Es domāju, ka šie jautājumi ir risināti visai maz un par to varētu runāt droši vien stundām. Bet viena būtiska lieta šobrīd, mēs arī apvienībā par to spriedām, proti, ka demogrāfijas jautājumu risināšanai būtu jābūt ļoti prioritārai. Proti, mēs redzam, ka demogrāfija varētu būt, teiksim, tā apakšnozara, par kuru ir atbildīgs premjeras šajā gadījumā. Ir kādi praktiski soļi, kuru būtu jāveic viena lieta no tāda praktiskā viedokļa raugoties, mūsu deputāti ir bijuši vairāk kārt Anglijā, tikušies ar mūsu tautiešiem, un ir skaidrs, ka šobrīd trūkst informācijas arī mūsu tautiešiem. Pat tie, kas gribētu atgriezties faktiski Latvijā, kas meklē darba vietas, viņiem nav šādas informācijas, viņiem ļoti grūti šādu informāciju saņemt. Faktiski būtu jābūt izstrādātai, nosauksim viņu, piemēram, par tautiešu atgriešanās programmu, kurā neapšaubām ir jāiesaista valsts institūcijas. Es domāju, vēstniecībām. Vai tad sludinājumus viņi neprot atrast? Saprotiet, sludinājumu tā ir viena lieta, droši vien, bet valstī ir jānāk pretīm ar tātad šo informāciju, kur šīs darba vietas ir pieejamas. Es domāju, te, protams, nākamais varbūt aspekts. Ja cilvēki ir dzīvojuši kādu laiku, piemēram, Anglijā, Īrijā vai kādā citā zemē, un viņu bērni ir skolojušies šai zemē, tad svarīgi atgriežoties atpakaļ, lai šie cilvēki būtu pārliecināti, ka viņu bērniem šeit būs izglītība pieejama, ka viņu bērniem būs šeit pieejami bērnu dārzi un tā sociālā pakete, kas faktiski nodrošinātu viņiem iztiks minimumu. Paldies jums par sarunu šajā rītā. Paldies. Šorīt mūsu studijā Nacionālās apvienības premjera amata kandidāts Gaidis Bērziņš.